Nu ko, labdien! Nu, atkal mūžīgā barība tēma. Ko, kā, kur, kāpēc? Šoreiz vairāk par to, vai tiešām tā ir, kad ir stipri jāskatās, kas uz tās barības ir rakstīts. Ka brekšu barība strādā tikai breksim, kad tur rauda tikai raudai un vispār citas zivs nenāk klāt. Nu, protams, ka nē. Atceramies vienu, ka barība ražotāji, kaut arī lielākai daļai, nu, teiksim, kā šeit Zebra Master veikalā, gan Lorpio, Piotrs Lorents ir gan Polijas čempions, Eiropas čempions, tā, viņš ir capans līdz matu galiem. Jā, gan Genlock firma ir makšķernieki paši, un barības tiek ražotas tā kā reāli priekš makšķerēšanas, priekš dažādiem apstākļiem, priekš dažādiem gada laikiem, dažādiem ūdens līmeņiem, ūdens temperatūrām un tā tālāk. Jo tas viss ir ļoti svarīgi. Protams, katrai zivī ir nedaudz savas kaut kādas nianses copis. Un tam pašam breksim, tas, ko viņš varētu gribēt pavasarī vai vasarā, stipri atšķirsies no tā, ko viņš gribēs ziemā. Vai vēlā atdziestošā ūdenī. Tāpēc, protams, ka barībās nianses ir. Ja, bet otrs, arī ko nedrīkst palaist garām, ar ko nedrīkst arī no jums noslēpt, ir tas, ka, ja tu kā ražotājs uzražo vienu labu universālu barību, tad tev atnāk veikalnieks, nopērk vienu kasti universālu barību. Ja tev ir 5 dažādas barības, breksim, raudai, vēl kaut kam, atnāk veikalnieks, nopērk pie tevis 5 kastes dažādas, bet no katras pa vienam. Protams, ka liela daļa barības ir radītas ne tāpēc, ka uz citām neķerās, bet tāpēc, ka ražotājiem un veikalniekam vajag arī pārdot. Bet tas nenozīmē, ka barības ir vienādas. Viņas tiešām ir dažādas, ļoti dažādas. Un nopietnas ražotājs, un es uzskatu, ka šie abi ir ļoti nopietni ražotāji, barība ražotāji. Katrai zivī domātai barībai tomēr kaut kādas niansītas ieliek. Ja mēs skatāmies tā globāli, es teiksim, pats makšķerēju visas zivis laikam ar kādām 3-4 barībām. Nu, visa gada griezumā. Vienkārši es vasarā viņas padara nedaudz stiprākas, kaut kur pielīmē, kaut kādu sīrupu pieliek, kaut kādas aromātas klāt, arī vairāk. Ne tāpēc, ka barība nestrādā, tāpēc, ka man pašam gribās kaut ko, tā kā vairāk iedot. Ja, tā kā es lieku visu laiku zirnis, kukurūza klāt, ar sietu izrīvēju, tāda, krāsainos krikums. Tas tāpēc, ne jau tāpēc, ka barībā viņi nebūtu. Paņemam, jebkuru barību, kaut kādu vidējās klases. Tur ir gan krikumi lielāki, gan viss kaut kas ir, ja. Bez tā visa var iztikt. Bet gribās taču tam zivtiņai iedot vairāk, labāk, lai viņi pieķeros. Bez krikumiem pieķersies šitāds, ar krikumiem pieķersies šitāds, piebērs melas pieķersies šitāds. Nevienmēr tā būs. Ja, bet tātad skatāmies. Jautājums bieži vien ir tā, ka varbūt vienkārši ņemt universālo un daudz nepērkties. Ko tur breksim upē vēl kaut kur. Universālā tiešām ir universāla. Tā ir tāda, vienkārši laba barība ar kaut kādu noteikti vienai sērijai tāds, aromāts vienai tāds. Vienkārši laba, normāla barība, kur var strādāt. Ja, bet atšķirās, teiksim, raudu barība vienmēr atšķirties no karpa barības vai no brekšu barības, jo breksis, karpa, līnis, tās ir zivis, kas barojās no grunts. Teiksim, brekšu karpu līņu barība gan varētu būt ļoti, ļoti līdzīgas. Jā, varbūt pat gan aromātos, gan pēc rūpības, jo tās ir zivis puslīdz vienādu barības bāzi. Labi, līnijam vairāk ir zāles un tie zāļu iedzīvotāji, gliemezīšu kāpuri visādi. Ja, tad breksim vairāk ir tā kā gliemezis, motelis, kaut kāda tārpiņa, kas tur vairāk, kur viņam jāfiltrē, tad lielāks dūņu daudzums. Karpa ir pa vidu gan tur.
Ja, tāpēc it kā tādos lielos vilcienos ņemot, tās barības varētu būt vienādas. Vienkārši tas, ka karpai vasarā karstumā, siltā ūdenī, karpai vairāk prasās tā kā saldāks, pilnvērtīgāks to barību, ja? Nekā līnim, akal viņu vienkārši prasās mazāk. Varbūt viņam arī patīk saldums, vienkārši mazāk, jo karpa var ēst, a līnis vēl paēst, un viņš nebūs nekad lielā barā. Viņš tomēr, viņš var pienākt 1, viņi var pienākt 3, viņi var pienākt 5. Brekšs savukārt arī jau maziņš bariņš, tur kaut kāds 10, 20 galvas, ja? Pat mazā ūdenī. Lielā ūdenī tāda, kā Daugava, kā Lielupa, vai kaut kādas lielās Venta, Gauja, lielās upes, kur tev var pienākt 1000 galvas. Tur attiecīgi viņam pilnīgi vienalga. Viss kaut iedos, viss viņš apēdīs. Ja? Tāpēc, ja ejam kaut kādās, ja mums pamatos tomēr gribās ķert breksi, tad mēs skatāmies upes, brekšu, kārpu barību, vai universālā, kas parasti universālās arī viss ir upjas. Veikalam blakus te stāv. Tāpēc, ka tā ir tāda rūpja, ļoti pilnvērtīga barība, jo tieši ar tādu domu, ka viņi ir tāda daudz universāla. Brekšs, manā skatījumā, brekšu barības universālās ir ļoti tūs vienotrai. Bet